Karjeras nedēļas devīze ir atver durvis savai profesijai. Nedēļas garumā tiek rīkot dažādi pasākumi visā Latvijā, kuri palīdzētu jauniem cilvēkiem veidot savu karjeru un iepazīt dažādas profesijas. Arī Ventspils pilsētā uzņēmumi ir gatavi veltīt laiku un enerģiju, lai uzņemtu ciemiņus. Piemēram, pašvaldības Sijā Ventspils siltumas organizēja ekskursiju uz Katlamāju, kā arī izveidoja praktiskās darbnīcas skolēniem. Šajā nedēļā apbraukāsim vairākas Ventspils skolas, piedāvājot jauniešiem uzzināt, kā tad notiek šie darbības procesi Ventspils Katlamājā un imitēt dažus tos principus, lai jauniešiem taptu skaidrāks, kā tad tas siltums rodas, kā viņš nonāk līdz mājām. Nodarbību laikā bērni pārģērbjas laboranta tērpā un spēļu formā izseko siltumenerģijas ražošanas procesiem pilsētā. Šādas praktiskas meistardarbnīcas ļoti pozitīvi novērtējuši arī skolu pedagogi. Jo to, ko zina bērni, viņi aiznes zināšanas uz māju un arī mājā pastāsta, cik mums ir ekoloģisks kurināmais un kā notiek šie procesi. Pirmie šonedēļ uzņēmumā Ventspils siltums ieradās pirmās ģimnāzijas audzēkņi. No skolas, ko arī es esmu beidzis, tā kā man bija dubults prieks stāstīt, pirmkārt jau vispār jauniem cilvēkiem kaut ko interesantu un otrkārt arī tieši no skolas, kur pats esmu mācījies. Un jā, tad būtībā šis ir viens no tiem veidiem, kā mēs cenšamies būt sociāli atbildīgi. Tas ir dot šo iespēju karjeras nedēļas ietvaros jaunajiem cilvēkiem paplašināt savu skatījumu, redzesloku. Šāda ekskursija daudziem ir liels pārsteigums. Kā rodas enerģija, kā virzās pa siltuma trasēm, līdz nonāk dzīvokļos. Katlu māju, principā, jau tas nav nekāds unikāls tāds veidojums. Tā būtībā ir kā jebkura cita ražotne, fabrika, kurā mums ir izejmateriāls, ražošanas process un gala rezultāts. Un mums tas ir siltums saražots Ventspils iedzīvotājiem. Ventspilnieki ilgus gadus centās atbrīvoties no fosilā kurināmā mazuta, lai pāriet uz atjaunojamo resursu šķeldu. Jaunie šķeldas apkures katli iedarbināti pavisam nesen. No priekšrocības un tās atšķirības, un tās ir pilnīgi acīm redzams, tas mūsu kurināmā materiāla, šis portfels, ja mēs to tā varam saukt, būtībā pamatā pilnīgi zaļš ir kļuvis. No pilnīgi fosīla, videi nedraudzīga kurināmā mēs esam pārgājuši praktiski tikai vienīgi uz biomasu. 90% no nepieciešamās siltuma enerģijas pilsētā mēs saražojam, izmantojot biomasu, tātad šķeldu kā kurināmo. Un šis process līdz ar to ir kļuvis komplicētāks, grūtāk vadāms, ir nepieciešama lielāka tā spēja no mūsu puses. Tā tehnoloģija nav tik vienkārša kā iepriekš, kad fosilais kurināmais bija šis, piemēram, mazuts. Ventspils siltumas katlamāja rekonstrukcija apkuri pilsētā modernizējusi, padarījusi drošāku. Apkuras tarifi samazinās un vairs nav atkarīgi no mazuta cenu svārstībām tirgu. Jauniešiem viss iepriekš minētais ir pilnīgs jaunums. Bija interesanti ļoti. Visinteresantākais bija tas, ka daudz nezināja, ka, piemēram, ka plūst ūdens. Apsild visas mājas ūdens tieši ar ūdeni. Karjeras nedēļas ietveros Ventspilī skolēnu ekskursijas turpināsies arī vairākos citos uzņēmumos. Gonda Porniece, Diana Oļihnovičiņa Žodziņš, Kurzemes televīzija.